stāstīšu vaigu lapa grāmatu. Es tev pastāstīšu, kā mūsu senči atklāja Ameriku. Skaties, reiz Itālijā piedzima zēns vārdā Kristofers Kolumbs. Es esmu Kristofers Kolumbs. Šodien pastāstīšu par sevi jums. Ģimenē piedzima pirmais tās stāsts, bet pēc tam vēl 3 brāļi un māsa. Mans tēvs neveiksmīgi zaudējis, mana māte bez darba. Vienīgais, ko iemācījos, dzīve ir skarba. Gāja laiks, dzīves posms sākās spraigs. Apprecējos ar Filipu. Gāja gadu 10 un nomira viņa man gāri. Apprecēju jaunu sievu, vēlējos palielināt ģimeni un... Ko tu nieks verbelē tikai? Ķersimies pie galvenā, vēl daudz stāstāmā. 1492. gadā Kolumbs burāja okeānā plašajā. Man bija 3 kuģi, kas pamet Spāniju. Es burāju caur nakti, vēju un lietaru. Man bija kompas, kas palīdzēja zināt, uz kuru pusi tālāk burāt. Francijas karalis teica nē, un redz, visiem jāklaus viņa pavēlēm. Angļi un Francija arī atteica ar nē, jo redz, īsākais ceļš uz Indiju jāmeklē. Kapteini, mēs braucam jau 5 nedēļas, bet mūsu mērķi nesumējas. Zemraugu sasniegt un cerība ir sagrauta. Spānijā atgriezties nevaram, kamēr pagāni nav krituši kristietībā. Ķērē! Ķērē! Jaunās zemes krastā, mums tagad zināmajā Amerikā. Jaunzeme sastapās ar vietējām cilvēkiem. Pārsteigts ar to lielajiem dārgumā un augvalsts produktu klāstu. Un sākumā mājas bija apusēji labvēlīgas. Jā, mājas gan ir labas, bet Spānijas karalim vajadzēs kaut ko vairāk no tā. Vai vēl, bet taču vēlāk alkatība pārņēma Kolumbu un apusēji labvēlīgai daļai kļuva vienpusēji. Tev nav vairāk. Ja zelta maz, no tevis arī paliks maz. Tev šovakar pietiks pasaciņu. Tiešām. Bet vecmāmiņa, es varu zināt, kas notika tālāk. Tas nav svarīgi, bērni. Pats galvenais stāstā, kas tev būtu jāsaprot, ir, ka nauda, alkatība, slava, ietekme un bagātība tiešām tev nepadara par laimīgu cilvēku, un vēl jo mazāk, ja tev nav neviens, ar ko tajā dalīties.